kā dzīvības elpošana ietekmē attiecības. 7. esības dimensijas, vai kā zinātnieki sauc, zero punkta pamata enerģija ir beznosacījuma mīlestība. Tas ir tikai cilvēku dots nosaukums enerģijai, kas ir pamatā pilnīgi visam, arī dzīvības elpai, arī attiecībām. Viena, tikai viena, to ir daudz, viena no daudzajām dzīvības elpošanas praksēm ir domāta tieši tam, lai cilvēks burtiski piepilda savu domāšanu, sevi pašu, katru sava ķermeņa molekulu, šūnu, atomu ar mīlestības enerģiju. Tas, protams, rada, attīsta un stiprina jebkuras attiecības, jo cilvēks beidzot sāk mīlēt sevi, savu ķermeni, savu būtību, un tas ir pats svarīgākais, jo tikai tad, kad cilvēks mīl un ciena sevi, tikai tad arī citi viņu mīlēs un cienīs. Cilvēks kļūst gan iekšēji, gan ārēji skaistāks, jo mainās viņa acu starojums, sejas vaipsti kļūst it kā gaišāki un smaids nepazūd no viņa sejas. Un tas ir svarīgi gan tad, kad cilvēks tikai meklē un grib izveidot attiecības, gan arī esošās attiecības uzlabojas un reizēm tās pat sākas no jauna. Vīrieši jūt un dabiski attīsta savu vīrišķo spēku, sievietes savu sievišķo spēku. Un tas notiek tikai tāpēc, ka tad, kad mīlestības enerģija piepilda cilvēku, mainās viņa domāšana, aug pašvērtējums, rodas pārliecība par sevi, par savām spējām. Cilvēks vairs neielaiž sevī savās domās, sajūtās dažādu negāciju radītās emocijas, un tāpēc viņš kļūst saprotošāks, mierīgāks, jo saprot to, ka problēmu dēļ nav jāsatraucas. Ar problēmām ir jāstrādā, tās jāatstrādā karmiski, un tad tās paver ar vienu jaunas iespējas. Un tas, protams, pozitīvi ietekmē jebkuras attiecības, jo regulārs stress un negatīvās domas, protams, ietekmē attiecību kvalitāti. Un šī ir tikai viena no daudzajām elpošanas praksēm. Tātad ir taču vērts apgūt jauno enerģiju kursu dzīvības elpošana un pielietot to savā dzīvē. Piesakies un tiekamies!